labi redz. Tā, sāksim ar plāno ādu. Plānā ādā, kur mēs atradam plāno ādu? Visur. Atbildīgi visur. Tas vienmēr saprast visiem. Otrādi. Labi, plānā āda, šeit ir epiderma. Sākam atkal saukt no apakšas. Pirmais slānis. Kur mēs redzam? Pirmais slānis būs bazālais slānis. Varam redzēt šeit. Ko mēs atrodam bazālā slānī? Jā, melancīts, tagad mēģinām atrast. Jā, nu te ātri arī matu folikuls. Un tās šķērsnīgi vēl viens ir visu savu galvos un savu folikuls soliņu. Papapapā viens ir. Te varam redzēt pašu keratīnocītu. Nu, pamatā bazālā membrāna. Skatīsimies, publiskus, tāpat varbūt šūnu, celmu šūnu dalās. Ja redzat, te centrā viena šūna ar 2 kodoliem. Tā varētu būt celmu šūna mitotiski dalās, redzēt tieši centrā. Ja? Tā varam būt. Jā, tad tālāk nākamais slānis pēc tam, kamēr es meklēju melancītu. Pēc bazālākās, ko mēs redzam. Jā, spinosum. Nu, bišķi grūtāk arī uzreiz ievērot starp dzeloņu. Dzeloņu slāņu. Spinus. Bet ir bišķi atstarpīts starp šurām, tāpat šurām būs kodoli, vēl ar vienu. Sākās arī bišķi redzam, bišķi tiešāk, varbūt labāk redzēsiet, granulas arī. Kodols būs kodols, vēlākais tumšais. Lēnum sākam redzēt arī granulāros ieslēgumus, tur būs skeletīns, kas veidojās. Pēc dzeloņa vai spinosum, kas nākamais? Granulārais spinosum. Tur gan, varīgi tā līdzīgi izskatās, bet redzēsim vairāk arī granulas, te jau uz augšējot. Piemēram, ir viens granulāri. Te varam redzēt tagad jau arī katru šūnu apkārt. Rozīt, te jau saplicinājās lēnam. Plānā ādā nebūs Korejas slānis. Jā, spiedošais vai lucidum. Bet varam redzēt, kā zemāk šūnām ir kodoli. Tuvāk izzūd, te varam ļoti centrāli tāda atstiņa redzēt, kur praktiski šūnā kodols vairs nav, piepildīts ar keratīnu, vēl nav pavisam saplacināts, un tad, protams, aiziet uz pašu ragu slāņu vienkārši keratīnu slāņu, te var redzēt arī, teiksim, šeit.
kodoli izsīkuši, pazuduši, pilns ar keratīnu, un viņas aplicināsies un veidosies ragaslāni. Tā arī kā ragaslāns mūgulbās. Paskatīšos, vai nav bišķi spilgtāk. Pats neudacīts. Kas tur pa vidu veidojās? Vispār apgriezīšu, jums būs vieglāk arī saprast, orientējoties. Tā, te būs derma saistādi, redzēt arī sīki kapilāri asinsvadu un ziedzerni. Šeit atkal būs ragaslāns, ļoti biezs. Kas ir par ragaslāni? Jā. Šeit vēl ļoti redzēt arī, ka ir spirālveida forma. Tā, te varbūt arī asainās attīsim kādu melancību. Jā. Te ir biezāki dišķādi, bet te būs visticamāk ar no pirkstiem. Te var arī redzēt valnīšu, kas nāk no dermas kārpiņām. Kāds nosauks dermas divus slāņus? Kārpiņu slāņus. Es dzirdu retikulāro, otrais. Signāls vienkārši izzudu sekundi. Te var labi redzēt, tie visticamāk pigmenti granulas, jāmēģina punktiņi. Redzēt. Tālāk. Granulas. Te var arī sākt redzēt, kā šons izzūd, kodols izzūd, pilns ar keratīnas un tomējām. Tas lūks. Labi, paņemam piemēru. Nu, šī nebūs perfekta, bet iespējams te divi tādi redzēt tos tās granulas. Tas var būt dermālās melancītu ieslēgumi. Varbūt vismaz citā slaidā redzēs melancītu piemēru. Labi, šeit īstā. Ja skatāties, daudz tie pigmentu granulas, viņi ir
apkārtot, nokārtot ap kodolu, īpaši dziļāk, jo viņi tur mēģina pasargāt tieši tos kodols, ir viena no darīs pat tā kā cepurība. Pigmenta cepurīte. Tā, plānā āda, tā diezgan vienkārši māzisa, es parādīšu tad nākamo biezo ādu. Atkal dēlmes, slānis. Jā, hipodēma būs, tur, ja sākat redzēt taukaudus, tad jau tā ir hipodēma. Tad ir tā. Stāv. Atkal biezā āda, bieza rada slānis, viegli pateikt, te varēsim redzēt arī stratum lucidumu. Cerams. Stratum lucidum būs, ticamāk, arī šis spožais rozīgais slānis. Tā. Nu jā, starp rada slāni, kas būtu viss šitas lucidum nokrāsots te labi ir rozā krāsā. Zem tā vēl bišķi var redzēt granulāri ieslēgumi, granulārā slānī, tā, redzēt tādu tumšu rozīgu ap kodolu, te var redzēt, kodols izzudis, tad balts tukšs, vai granulas ir. Jūs redzēt meli? Jā. Pēc te būs ļoti labi piemērs granulāram slānim. Tālāk skatās nemāk. Varbūt šeit atradīšu melanocītu. Tas nav, tas ir atliekums. Šajā piemēram redzēt, ka pat bazālās šūns ir gandrīz, višķi vēl tāds, viņi arī sakārtots rindā un bišķi pat ne pat kubiski, bet cilindriski. Vēl to vienkārši atver, ir to izved kanāls. Tālāk, labi, šeit arī var labi redzēt dermu. Sāksim redzēt arī kāda saistādi redzami. Jā, bišķi savādāk arī irdenāki patelās. Šis varētu būt arī, jā, var redzēt, izved kanāls, te būs šķērsgriezums arī. Dziļāk arī vēl laminosu, ķermenīši, asinsvadi. Kā var viegli pateikt arī, kad ir asinsvads? Ericīti. Jā, skatieties ko. Jā, tad ir lievie, neregulārie. Izskatās kāds varbūt eritrocīts. Vēlis. Te būs kārtīgā artērija, vai arteriola. Vismaz varam redzēt eritrocīti, biezāka siena arī, visticamāk. Visticamāk ir artērija, nevis vēna.
skaties uzmanīgi arī te pa sienām, kas te ir īpaši. Mārstils. Ārstils, jā, ļoti plāns. Es neteiktu, ka tā ir vēna. Varētu būt, jā. Tāda vēl arī netālu. Es te varu pateikt, šis būs nervs. Varam redzēt apkārtējo kapsulu. Tā ir tāda kapsula, te pa vidiet nervu šķiedras. Nervi parasti ir arī tuvu asinsvadiem. Šeit. Te tā šķiedras, izvars kanāls pašāds. Tā. Klopsumā. Atkal. Te ir taupi. Te jau varam teikt, ka tā ir hipoderma, asinsvadi. Tas jau aiziet. Zīt, te jau muskuļu šķiedras. Muskuļu galvas. Mazākā poliolinājumā. Nu jā, te varam redzēt pašu apakšu, hipodermas saistāvji, taukauni, asinsvadi lielāki, muskuļi. Un te būs derma. Te varam redzēt līdz gribam redzēt. Biezā āda, epiderma un derma. Varam redzēt vienā virnā. Labs ir? Varēsim paskatīties. Tā. Kur mēs atradām apokrīnos dziedzerus? Jā, kur citur? Pieras arī bišķi. Kad viņi paliek aktīvi? Jop. Ja viņi saistīti ar hormonālo aktivitāti. Tā. Te varam labi redzēt tad viņu sakopojums daudz lielāku ūmeni. Apmēram, jā, tur 10 reiz lielāk nekā ekrīnos dziedzeros. Nemais ir, protams, apokrīnos dziedzerus, teiksim, ar sīkaldziedzeriem. Protams, tad galvenais ir pateikt, vai jūs redzat arī kā matu. Matu nemais ar zobu. Skatāties virspusējā slānī, nu vai ir ragaslāns. Ja ir ragaslāns, mēs vienmēr runājam par ādu. Nevis kaut kādu ļotās siekaldziedzes un tam līdzīgi. Tā kā tas arī eksāmenā. Bet jā, te būs epiderma, derma. Redzēsim matu folikuli. Dziļāk zem folikuļa. Lielie dziedzeri, te būs apkārt viņiem. Tad uz apokrīniem sakopojumi. Starptā arī varam redzēt, laikam, ekrīnos. Tā. Te būs matu folikuls un tepat varētu būt arī piemērs. Ne tieši izvadu kanāli, bet arī tauku dziedzers. Te varam redzēt lielos tauku dziedzers šūnas pilns. Vēl jautājums, lai jums ir skaidrs atceraties. Dziedzeriem, ko vēl ir jāuzzīmē apkārt katram acinusam. Mioepitēli, jā, pareizi. Neaizmirst par to. Bija siekliem, būs arī taukiem un sviedriem. Tā. Nu, viņš tā pamatā. Paskatīšos, vai šajā te nevaram redzēt arī kādu melanocītu.
atceramies, tad nervu galiņi būs kādi atkal, labi, mums ir Meisnera ķermenīši, mums ir Pacini. Paskatāties, mēģiniet paskatīt, ja paši akti neredzēt, kā Meisnera ķermenīt, vai kādreiz arī var atrast Pacini. Te nav vēl Pacini, te ir asinsvadi. Viņam sanāk koškā liela. Tā. Labi, atkal. Te būs matu folikuls ar redzamu nedaudz augstāk veikt sviedru dziedzers. Zemāk redzam asinsvadi. Vai te nebūs? Iespējams ir Rufini ķermenītis. Iespējams. Rufini, atcerieties, bija tāds vidū ieslēgums apkārt arī apvalks, un tad arī būs brīvie nervugaļi, kas ievijās iekšā. Viņi arī dziļāk atrodās. Kāda funkcija bija Pacini vai pata Pacini ķermenīšiem? Šajā slaidā, diemžēl, neredzu. Varbūt būs citā. Galvenais vajadzētu būt šajā slaidā nervs. Varam redzēt šeit, protams, lielais asinsvads, biezāk arī siena, arterioli visticamāk arī blakus būs kapilāri vēnas, vēnulas, netālu vajadzētu būt nervs. Aha. Te ļoti labs piemērs. Jums arī fokusā. Tā. Te viegli pateikt. Vēna artērija. Kaut kur te apkārt arī būs limfvadi. Šeit ir nervi. Nervi vienkārši arī paši nervi, kā nervi parasti būs lielāki nekā arī kaut kā nervu gali vai galu receptori. Un viņi vienmēr tuvumā pie asinsvadiem. Tur vispār anatomijā, kā jūs mācīties. NAV, nervus arterija vēja, visur, kur var sekot. Tā kā, tā ir jūs atmiņai. Atkal saistāda apkārt, un šeit iekšā būs nervu šķiedras un individuāli arī neironi, kas aiziet tur. Tad būs tās neiroglīnijas arī periferās nervu sistēmā šādas šūnas.
Nākamais, es atradīšu jums to veisneru vismaz. Zilais. Nākam otrādi? Jā, nākam otrādi. Labi, kaut kā šitā. Jā, labi, atkal. Krākslānis, te ļoti labi iekrāsojās keratīns. Sarkanā krāsā. Te varam redzēt arī, kurš kā veidojās. Un tad meklējam meistara ķermenīši. Tādā te krāsojumā vienkārši ir arī vieglāk redzēt. Jā. Tā, es jums ielikšu centrā. Ja redzat bultiņu šeit uz meistara ķermenītis. Varat redzēt pirkmināšu. Jā. Tā, te varam redzēt pampūku veida šūnas, neiroglīga galvenās šūnas, un ja mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, višķi šeit kā nervs vijās cauri viņiem tā līkloču. Ovāla struktūra, maziņa, un, tuvāk pie ādas virsmas, pa čīnī dziļāk tuvāk uz hipodermas puses. Jūs visticamāk varēsiet atrast meistara ķermenīšu, īpaši šeit šitajā krāsojumā. Okay. Jā. Varēsiet atpazīt? Mēģināsiet paši arī laiku skatāties. Mums ir vairāk šitie slaidi, tā kā es iesaku vismaz vienreiz iziet cauri paskatīties. Tā, vēl. Te ir tieši no pirksta gala āda. Te mēs redzēsim tās riebas. Muskuļu riebas. Te būs sticamāk hipoderma. Derma. Fokus. Atkal dziedzeri. Dziedzeri izvadi uz āru. Un. Kā var redzēt labi? Aha, tā kā labāk. Redz. Pirksta, augšējā virsma, bišķi plānākā āda, te var redzēt plānāko ādu. Un kā viņš arī mainās, te varbūt arī uz šo te būtu naks. Paliek biezāka, un tur, kur mums ir pirksta mūsu zīmējums, tur vispār tās papils arī saraujums veidojās arī Raislānī. Divi valnīši. Ielējas un valnīši. Un tas arī, protams, kā jūs zināt, unikāli katram cilvēkam. Var arī gadīties ir visādi slimības, sklerodēm, tam līdzīgi arī vienkārši no rētošanas, ka mēs zaudējam arī šito struktūru. Tad arī, ja iet uz valsts un ir jauna pasveidot, tad ir problēmas. Arī vajadzētu būt veselam cilvēkam, ja nodeļ vai, es nezinu, ievainojās griezā āda, pazudīs uz kādu laiku arī paši tur jau ir ādas dzīšanas fāzes,
Bet veselajā jaunai vajadzētu arī, nu, šie te valnīši visi atnāks un izveidosies. Bet arī gadījumos, kad tie valnīši mainās, tā dzīves laikā, kaut kas notiek, tad atkal, nu, paskontrolē varbūt ir problēma. Domājam, tas ir ļoti naks. Jā. Tā, kauls. Kaula gals. Te būs vēl plānā āda. Kortikuls veidojās, tur būs epidihiums. Pietuvināsimies pie saknes. Es lietošu visu tās stundas, skatos, ka jau būs 5. Paša sakne, kur veidosies arī celmas šūnas, veidojās pats nakts, nāda plātnīte, vēl tuvāk. Cerams, jūs redzat, bišķi ātrāk arī, domāju, jums arī pietiek. Labi, pats nakts kertīns, redzat, nav kodoli. Te būs zemnaga plātnīte arī pamatne. Tur nav aktīvā augšana, tas vienkārši ir arī tur saistās. Ja mēs ejam garu līdz galvam, zemnaga āda sabiezināsies, tur arī veidosies hiponihiums. Hiponihiums arī strādā, lai pasargāt ādu plātnīte no ārējās vidas. Beidzās un kaut kā tā. Tur tas kauls, vienkārši, lai redzētu, kā izskatās kaulauni. Jums jau nav jums bijis vēl kaulauni. Redzēsiet tie individuāli kaula ieslēgumi, tur arī pielīnām, spirķis beigās. Es teikšu, nagi ir viegli atpazīstami strukturāli, tikai jums arī kā ar matiem jāatpazīst slāņus un par katru slāņu viņš jāapstāst. Kā jūs domājat? Es domāju, jūs arī redzējat pietiekam matus, vai ne? Jā. Labi.